Sveicināti! Mani sauc Oksana. Es no Dagdas turisma informācijas centra. Prieks jūs visus redzēt mūsu šodienas pasākuma, kas ir mūsu sezonas atklāšanas pasākums. Šogad mēs izlēmām, ka varbūt varētu semināru, jo braukāt mēs it kā braukājam pa visu Latgali, bet gaidījām drusku vairāk ciemiņu. Varbūt kāds vēl kavējas. Šodien mums atbrauks lektori no Kieguma novada domes kultūras, sports un turisma pārvaldes vadītāja, Latvijas jūras akadēmijas un jūrskolas lektori. Viņa mums pastāstīs par kvalitatīvu turisma produktu izveidi. Bet pagaidām kamera viņas vēl nav. Mums bija paredzēts nedaudz par mūsu ticu, par darbību, par mūsu sadarbību, un arī bija plānots, ka no plānošanas nodaļas atbrauks meitenes un pastāstīs par projektiņiem. Bet, diemžēl, meitenes nevarēja atbraukt līdz visu informāciju, kas man ir, es jums izstāstīšu. Sāksim laikam ar to, ka sezonas atklāšana mums sanāk visiem. Tā ir tāda kā vienīga iespēja vienreiz gadā visiem savākties un izrunāties, kam kas ir jauns, kas kam ir paredzēts, vai varbūt informācijas ziņā vai pakalpojumu ziņā. Un visiem var izrunāties, jo citādi, diemžēl visiem ir savs darbs, un mēs visi, jūs esiet aizņemti savā darbā, mēs jau tā, ka netiekamies. Tur ir reģistrācijas lapa ir palaista, tā ka visi ir iereģistrēsies, atstās mums savus kontaktiņus, mums it kā ir, bet varbūt kādam, kas ir mainījies, arī ir programma, jūs redzēsiet, kādas ir tematas būs lektorē, ko viņi lasīs, un arī mūsu kontaktiņi. Tā ka droši mēs gaidīsim jūsu zvanus, e-pastus un visu ko. Pirms es jums arī iedevu mūsu bukletiņus Dagdas novadā. Jā, jūs arī paņemsiet mūsu Dagdas novada bukletiņus, un ar tādu, tur ir visi, kas mums ir turismu uzņēmē, un varbūt katru gadu mēs pēc sezonas sēžam un domājam, kāds mums būs nākamais bukletiņš, kādu viņu veidot. Mums ir tādas tā kā grāmatiņas veidā. Piemēram, es paņēmu Aglonas novada. Viņam ir šitāds liels, te ir visas valodas un tādas tā kā kartes veidā. Te ir nedaudz informācijas un karte. Bet mums grāmatiņas un katrā valoda ir sava grāmatiņa. Mums arī būtu varbūt interesanti no jūsu puses, jūsu viedoklis, kādu jūs gribētu redzēt to brošūru par mūsu Dagdas novada objektiem, jo pārsvarā tur ir arī visa jūsu informācija. Par mums tur ir tikai adresīti un telefoni. Varbūt jūs dzirdējat no turistiem, no citiem viņu atsauksmes, kādas viņam ir kartes vai no brošūriņas, kur ir ne tikai bildes, tur ir arī apraksts, ko jūs piedāvājat. Tāpēc līdz ar to, ja jums būs savas idejas vai domas, mēs labprāt uzklausīsimies. Un arī tas pats attiecas par mājaslapu. Mājaslapa arī lūdzu jums katram, jūs droši vien visi redzēt un sekojat savu informāciju, katrs savus uzņēmējs, kādas jums ir bildītes vai tur informācija par piedāvājumu. Ja jums ir jauni piedāvājumi, vai jūs gribat mainīt tekstu, vai jums ir svaigas jaunas bildītes, mēs arī labprāt mums varat zvanīt, rakstīt, sūtīt bildes, mēs visu mainīsim. Tas ir tā informācija ne tikai mūsu mājaslapā visitdagda.com, bet arī tas ir tavas mājaslapā, tā ir kopējā Latgales reģiona mājaslapā. Arī visu šita informācija ir vēsti ne tikai buklētiņi, ne tikai pa mūsu novadī tie, kuri mums atbrauc, bet tas arī gan uz ārzemēm, gan arī Latvijā. Līdz ar to, ja jums ir savas domas un savas idejas, mēs labprāt arī izklausīsimies. Varbūt jums kaut kāds būs interesantāks. Tā, tas bija tas, kas bija par mūsu buklētiņiem. Mums arī ir top 5 maršrutiņi. Tātad viens maršruts Ežezers 36 km, Dagda, Pilskalns, Ezernieki, Andzeļi, Dagdas, Pilskalns.
Maršruts Kiepa Dagda, Asūna, Neikšana, Poriečas, Variņas, Dagdas 64 km, pa Dagdu 6 km, maršruts Laukos, Dagda, Andrupane, Konstantīno, Dagda 73 km un kopējs aplis pa Dagdas novadu, tie ir 122 km, kas ir Dagda, Andrupane, Jaundome, Ezenīga, Šķaune, Porieča, Neikšana, Asūne. Un šitā viņš izskatīsies, pagaidām mums ir izstrādāts, citas kartas arī vēl to, bet viņš apmēram, tur ir karta arī būs informācija par objektiņiem. Mājaslapā arī būs pieejams visa informācija par tiem objektiņiem, kādā veidā. Tā būtu, piemēram, programma 3 dienu maršrutam aplis pa Dagdas novadu. Tas ir turistiem, kuri atbrauc un grib palikt. Var arī, principā, izbraukt ātriņi un pa vienu dienu. Tas ir katram pēc savas vēlēšanām. Visa informācija, visi it kā iekļauti maršrutu, kā viņu var veikt, ko tur var izjaust arī, bet noteikts ir tā, ka objektu apmeklējumam lūgums iepriekš pieteikties. Līdz ar to mēs jau cenšamies ielikt visus objektus, kas mums ir, tā ir tāda gara liela tabula. Katram dienam es ātriņi par viņu paskriešu, bet viss tas būs ielikts mūsu mājaslapā. Ir ne tikai objekts, piemēram, Ežuzes ezers, bet arī drusciņā aprakstē ir telefona numurs norādīts, kur un pie kā griezties, lai nebūtu tā, ka viņi brauc un arī likam naktsmītnes, piemēram, kādas tur ir piedevas. Visi zina, ka naktsmītnes mēs varam atbrauc, bet tas, kuras ir pie ežera vai teltsvietas piedāvāts, vai varbūt vienkārši nopeldēties, braucot pa ceļiem, ja kāds grib, bet noteikti, ja viņš jums uzvana, pirms tam arī paprasa, vai viņš var apstāties un ar ģimeni aiziet nopeldēties, vai kaut ko kādam ir citas aktivitātes. Tas viss būs arī prasīts. Tā. Tas bija par, šitā visa informācija tuvākajā laikā tiks izlikta mājaslapā. Tas bija par mūsu maršrutiņiem. Objektiņi arī ielikti tā, lai viņš varētu cilvēks apskatīties un izvēlēties. Es varbūt negribu braukt visu, vai es gribu aizbraukt kaut kur atsevišķi. Ja viņš negrib zvanīt jums, viņš zvanīs mums, mēs jau tad ar jums sazvanīsimies un tad saplānosim visu to, kas ir paredzēts uz to maršrutu. Kā jums vispār ar turistiem sezonu ir? Droši vien jau ir sākusies. Kā kuram? Tas ir, mums pa Dagdu ir, mums starp citu vēl viens jaunums būs, Sio Uzuliņi piedāvā ekskursiju Zirgu pajūgā. Tā kā, ja jums brauc kādi ciemiņi un nezinu, ko darīt, var pieteikties, zvanot vai no viņiem, vai no mums uzvanīt, bet viņam pieteikšanas 3 dienas vēlams, vismaz 1 dienu. Un tā ir paredzēta kaut kur 6 km pa Dagdu ar visu stāstījumu, var ar ekskursiju, var vienkārši izbraukt vai nu pajūgā, vai nu droškā, bet kādam, ja būs interese. Un skrienot ātriņķi par visu, tad mums arī bija paredzēts, man gaisma spīt acīs, diemžēl nevaru jūs redzēt. Tā, mums bija paredzēts par projektiem, ka atbrauks no plānošanas nodaļas meitenes un pastāstīs, bet situācija ir tāda, ka viņi nevarēja diemžēl atbraukt, bet visa informācija, kas uz doto momentu ir, es jums visu izstāstīšu, bet informācija ir tāda, tā, ko būs paredzēts līderīt caur Ladu projektiņš, kas attiecas uz turisma uzņēmējiem, jauniem esošiem lauksaimniekiem, mazām saimniecībām. Viņš realizēsies nākamgad vasarā, 16. gada, bet sīkāk kādas tieši tur būs aktivitātes un kā, diemžēl informācijas nekur nav, jo vēl uz doto momentu tie ministru kabineta noteikumi, visa dokumentācija top, visi ir izstrādes procesā. Mēs zvanījām uz Krāslavas partnerību, un viņi mums izstāstīja, ka, kā parasti kā projektiem šīm būs, kā jau vienmēr priekšfinansējums, atbalsts 70, var pat 80%. Būs arī tāds jaunums, kā kopdarbības projekti. Tas nozīmē, ka varēs apvienoties, piemēram, 2 naktsmītnes un uzrakstīt vienu lielu kopēju projektu. Tātad var, bet
rudens sākumā, vasarā beigās visas vietējas rīcības grupa, tad mūsu Krāslavas partnerība organizē seminārus. Šitā informācija viņa sūtīs gan mums, gan mājaslapā tiks iesniegta par tiem semināriem. Bet tagad viņi, kā teica, jau uz doto momentu jūs varat plānot, ko tieši jūs gribētu, uz kādām aktivitātēm, kas jums ir aktuāls, un var griezties pie viņiem. Daži jau sāk jau tagad griezties, bet var arī līdz, kad sāksies tie semināri, ar savām idejām, lai viņi varētu to iekļaut kopējā stratēģijā. Viņam arī partnerība ir paredzēts caur projektu organizēt apmācības visiem uzņēmējiem, bezmaksas apmācības, tādus tā kā kursus uzņēmēji vai paši vai sūtot savus darbiniekus, gan kvalifikācijas paaugstināšanai, gan arī, kas attiecās uz visiem projektiņiem. Un viņiem, par kas attiecās uz tiem, projektiem var droši viņam zvanīt, viņi visu pastāstīs, bet, diemžēl mēs jau plānojam, ka visu sarakstīsim, kas uz to. Visi gaida tos ministru kabineta noteikumus, lai varētu sīkāk pateikt par to un finansējumu un arī par tām aktivitātēm, uz ko var rakstīt. Vai nu tā būvniecība, arī inventāru iegādāšana. Šogad arī, tagad uz dotu momentu arī notiks, bet tas nebūs līderī projekts, bet tur viņš realizēsies jau rudenī, bet tur ļoti tāds atbalsts, viņam ministratīva kabineta noteikumi paredzēja 25% atbalsts, tas ir pamatlīdzekļu iegādī un 40 būvniecības darbiem. Un uz dotu momentu arī tas viss ir tā kā, it kā pa maz cilvēki teica, un arī pārstrādāšana, aizsūtīts jaunajā izskatīšanai, ka tādā ziņā. Varbūt jums ir kādi jautājumi? Es mazliet gribu piebilst par to karti. Aglonas novadam tā nav tikai karte, tā ir ūdens izturīga karte. Viņa nemirkst ūdenī. Nē, šī ir papīra. Šī papīra, jā, bet viņam arī izdota tāda karte. Ūdens maršrutiem, jā, ir, viņu var darīt pat mazgāt, jā, ir tas tieši ūdens maršrutiem. Mēs izskatījās, domāju, ka viņa tā spīta, viņa domā ūdens izturīga. Jā, ir, bet it kā no vienas puses te ir viss, kas ir vajadzīgs, arī visi maršruti iekļauti pilnīgi, un vēla maršruti, ūdens maršruti, informācija, tādot bildītes un telefona numuri. No vienas puses tas arī ir ērti, bet kādam gribas to grāmatiņu. Vairāk arī mēs, kad bijām Baltūra šogad februārī, tur ļoti daudzi interesēs tieši, kas attiecas uz maršrutiem. Kam ir kartes izstrādātas maršruti, vēlo auto, viņam pilnīgi, lai tikai ir maršruti vilki. Un arī bija cilvēkiem interese arī par, kur var atbraukt ar ģimeni, īpaši ar bērniem, un paskatīties, kā dzīvo laukos, pilnīgi viss, kā tur notiek. Aiziet pie tās pašas gotiņas, vai tur visi ikdienas darbi laukos, kur ir tādas saimniecības, kur varētu apstāties un izdzīvot to dienu vai divas, lai bērņiem būtu saprašana, kas tas tāds ir. Es tik sapratu, jau atbrauca lektori mums. Ļoti labi. No savas puses es jums izstāstīju, ko es gribēju. Es ceru, ka jums būs jaunas idejas. Un ļoti liels lūgums tieši uz tam apskatīties, lūdzu savas bildes, ja kādam vai informācija, varbūt kādam mainīsies telefons. Vai arī ļoti daudzi tagad pieprasa savus e-pastus. Mums ne visiem ir savi e-pasti norādīti. Pārsvarā vairākums ir mūsu e-pasts norādīts pie objektiņiem. Un ir tāda tendence, ka visi grib redzēt katram objektu savu mājaslapu. Tas attiecas, piemēram, kad ir izstrādāts
tiek izstrādāts Latgale Travel, kopējais Latgales, tur, kur viņi par visu Latgale uzņēmēji, visi objektiņi apskates un visu, un viņa liks kā, piemēram, liksim top 10, ne visus, nevar jau ielikt visus, no liksim top 10, kādi ir tie top 10. Tur ir jābūt, viņam izstrādāsies noteikti kritēriji, un tur viens no tiem arī ir tā individuāla mājaslapa. Vai jūs visam atbilstat, tad mēs jums liksim. Nu, tādā ziņā. Sveicināti. Mēs jau tā kā pat drusciņi jau uz beigumu. Jā, labprāt, tur varbūt arī šito savus visus izslēgšu. Arī bukletiņi, ja jums vajag, lai jums ir mūsu bukleti, jūs varat atbraukt, arī droši atbraukt un paņemt, ja interesējas. Ja kādam, piemēram, ja kāds turists vai grupiņi atbrauc, vai viņi grib zināt, lai nevajadzētu tur skaidrīt tas, mēs arī varam iedot bukletiņus krievu, angļu un latviešu valodā. Kādām lietām. Tagad arī ir paņemti? Jā, cik mums ir, jā, mēs kaudzīti paņēmu, tā ka varēs arī, bet šoreiz tikai latviešu valodā, viss krievu un angļu mums vispār kaut kas telpās. Un arī par to sezonas atklāšanai kādu pasākumu, ja jums ir kādas vēlēšanas vai gribat kaut kur aizbraukt pieredzes apmaiņā, vai ja jums ir interese radīsies, vai, piemēram, gribat tur seminārus tādu tēmu, jūs zvaniet un sakiet mums, mēs labprāt mēģināsim visu iztenot, jo katram ir savas intereses un, protams, arī jāņem vērā tas, ka sāka sezona, darba diena. Varbūt tas varētu ne maijā, aprīlī. Tādā ziņā. Jā, tā kā ja ir pa maz, tad noiet, bet tiešām par projektiem mums ļoti bija liela cerība, ka varēs izstāstīt, ka kādu kopēju, kas tas tāds ir projekts, es domāju, varbūt jums arī nebūtu interesanti, kas tas ir viss tas. Bet, ja arī vajadzīgs, piemēram, kopēja informācija kaut kāda tieši par projektiem, mēs varam sarunāt ar mūsu plānošanas nodaļu, un viņi var pastāstīt, kā tas ir, kā to rakstīt un tādā ziņā. Uz kur tie MK noteikumi jau tā kā būs? Viņa tagad jau cenšas izstrādāt to stratēģiju, un cik es sapratu, viņa līdz vasarā kaut kur uz šo momentu viņi izstrādās visu. Viņi jau gaida, ka jau vasarā sākumā, ka jau viss varētu sākties, un tāpēc līdz to arī plānotas gan Krāslavā, gan Dagda arī novadīts pēcitām seminārus, un tad, lai visu varētu precizēt, un arī ejot uz to pašu semināru, var jau iet ar visu savu ideju, ar ko jūs gribat, vai arī jums radies, un tas gribu to un to aizbraukt pie viņam, vai uzrunīt, un visu pieprasīt. Jo tā arī interesants varbūt tas jaunums, ka varētu apvienoties, ja kādam ir kaut kas lielāks, un tas varētu būt kopējs, ja blakus atrodas, kāpēc gan ne, tas arī tāds. Tagad tā pats ar kafiju. Vāka. Nu, jā. Kafija? Nē. Pastāstīt uztiņi par aktualitātēm. Jā, doši, jā. Regīna Indrika, dabas aizsardzības pārvalde, dabas izglītības centra strādājums, kolēģi Irēnē no šī centra. Protams, ka mēs no kaimiņiem, no Lipuškiem esam, bet ir daudz lietas, kas skar arī Dagdas novadu, kur notiek arī dažādas aktivitātes saistītas ar turismu. Viena no lietām ir tā, kas šeit ir arī Andrupenes lauku sētā informatīvais termināls, kurā
esam atveduši jau šodien mikroshēmu, tiks ielikta informācija par aizsargājumām dabas teritorijām un būs apskatāmi 360 grādu panorāmas no vairākiem objektiem. Cits starpā arī Ežezers un Mākoņkalns, teiksim, jūs varat atnākt šeit, izvēlēties nepieciešamu objektu un ieslēgt un paskatīties panorāmu, kā tas izskatās 360 grādos. Otra lietiņa, kas būs gan šeit informācijas terminālī, gan arī informācijas stendos, kas ir salikti teritorijā, ir mobilās aplikācijas. Līdz ar to jaunieši tīpaši, jā, tie cilvēki, kas izmanto modernākas tehnoloģijas, jā, varbūt ne tik daudz lasa bukletus vai kartes skatās, viņi varēs šo mobilo aplikāciju nolasīt no stenda. Arī šeit pie stāvlaukuma Andrupenes laukusētā ir šī mobilā aplikācija. Arī Pilorozolaudzē ir tāds stends un arī vairākos objektos, gan šeit Latgalē, gan arī Zemgalē Pierīgā, jo projektiņš bija sadarbības projekts Latvijai un Lietuvai pieejamība. Vēl, kas skar tieši Dagdas novadu, ir arī darbiņi, kas paveikti Pilorozolaudzē, un atkal ir viens cits projekts, Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas projekts, zaļie maršruti bez šķēršļiem. Šī vietiņa ir pielāgota tam, lai cilvēki ratiņkrēslos var apmeklēt objektu, un šobrīd arī tiek tā intensīvi strādāts pie bukleta zaļie maršruti bez šķēršļiem izveidošanas. Varbūt Irēna drusku vairāk pastāstīs, jo Irēna šī projektā strādā un viņi beidzot tieši, kas būs gan angļu, gan krievu, gan latviešu un lietuviešu valodā. Tātad, kā Reģīna teica, jā, mums ir pārrobežu sadarbības projekts Lietuva, Latvija un Baltkrievija. Un tātad ir padomāts par cilvēkiem, kas ceļo ratiņkrēslā. Un Dagdas novadā ir izveidoti 2 objekti. Tātad jau pieminētā Pilorozolaudze un Ezerniekos ir izveidota atpūtas vieta, ja, kur šie cilvēki var atbraukt, iekāpt laivā, jau tas ir izmēģināts, ja, pabraukāties ar laivu, var makšķerēt. Un, nu jā, tātad šis buklets būs izdots vairākās valodās, 4 valodās, un tur būs informācija gan par šiem objektiem, ko cilvēki ar invaliditāti var apmeklēt, gan arī informācija par naktsmītnēm, informācija par vietām, kur var ieturēt baltīti, atpūsties, un pamatā šie objekti ir izvēlēti īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tātad tā ir Augšdaugava, Augšzeme, Rāznas nacionālais parks, Adamovas ezers pie Reizeknes un Lubāna Mitrājas. Tie būs, tās ir teritorijas, kas būs iekļautas no Latvijas puses. No Lietuvas puses būs viena aizsargājuma teritorija, tas ir Gražutas reģionālais parks, un Baltkrievijam sanāk tā, ka viņi ir piedāvājuši objektus, kas ir pa ceļam no Verhņedvinskas līdz Zaborje. Pašās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir tikai viena vieta, kur plāno uzbūvēt tādu taku, pavisam negaru, ja, bet kur cilvēki varēs izbraukt ar ratiņiem, iepazīt augus, kas tur aug. Tāda, par cik valstis ir dažādas, pieeja dažāda, tad arī tas piedāvājums iznāk tāds dažāds. Sākumā bija plānots, ka mēs jau veidosim gatavus maršrutus, ja, gatavus maršrutus, pa kuru braukt. Bet tā kā, tās gan fiziskās spējas, ja, ir atšķirīgas cilvēkiem, tad mēs tomēr dodam iespēju izvēlēties objektus un maršrutu sastādīt pašiem. Tādus mēs gatavus maršrutus nepiedāvāsim. Jā, vēl arī daži bukletiņi mums ir par dabas izglītības centru Rāzne, jā, varēs paņemt, bet katrā ziņā arī mēs labprāt priecāsimies,
centrā redzēt informāciju par Dagdas novadu, jo mums ir lielā Rāznas Nacionālā parka karte, magnētiskā tākale ar objektiem, un cits starpā tur ir gan Kromakolns, gan Andrupenes lauku sēta, gan arī Jaundomes dabas izglītības centrs, kas būtībā ir tapis iekš tā paša projekta, kur arī mūsu centriņš ir izveidots. Tā kā laipni lūdzam, droši var braukt, un arī, teiksim, ja jūsu viesmāju vai saimniecību apmeklē ģimenes ar bērniem, protams, viņus arī var sūtīt pie mums, jo mums ir interaktīva ekspozīcija, ir sajūta tā, ka kur basām kājām var izsteigāt pa dažādiem dabas materiāliem. Ja? Tā kā laipni lūgtu. Paldies par uzmanību. Es uz Aglonas ticu aizvīšu, jā, Sākt? Tā ir man Latvija. Jā. Paldies. Oi. Man jāatrod, kur es mīlu staigāt, tāpēc tā es nezinu, kur nekādu vai būtu šeit. Tātad, labdien! Mani jau gan brīdinājumi teica, ka būs diezgan maz, bet es saku, nu tas taču ir ekskluzīvi, kad es varu runāt ar jums, nu tādā mazā pulkā. Un līdz ar to tā kā bērnus var labi mācīt, ja ir maza auditorija, tad ar pieaugušiem un ar uzņēmējiem viņam neko neatšķirās, vai ne? Tātad, kas es esmu un kas man tad dod tās tiesības varbūt stāvēt jūsu priekšā? Tātad, pirmām kārtām, no 1998. gada es strādāju turismu nozarē, un praktiski laikam nav jomas turismā, ar kurām es neesmu gājis cauri. Tātad pamatā tas ir bijis darbs Turisma informācijas centrā Ogrē no 2001. līdz 2009. gadam. Paralēli ir bijis gida darbs, paralēli ir bijis vadot turismu uzņēmumus. Nu jau pēdējā laikā pamatā tas ir eksperta darbs un pamatā tās ir naktsmītnes. Es nezinu, kāpēc, bet tā tas ir sanācis, ka man naktsmītnes ir ļoti mīļas, jo es kā man ļoti pašai patīk ceļot un tādēļ arī naktsmītnes varbūt ir tas, kuru es tā ļoti mīlu un attiecīgi arī vērtēju. Un, protams, ka pirmām kārtām kā klients, kā turists un tad tikai kā eksperts. Bet, nu, kā jau saka, tā dzīve tā iegriežās. Nu, lūk, līdz ar to tā pieredze ir tiešām ļoti liela. Un tāpat, kad man uzaicināja šeit uz Dagdu, tad es biju ārkārtīgi priecīga un tā īsti nevarēju saprast, par ko vairāk. Vai par to, ka jābrauc uz Dagdu, vai par to, ka jābrauc ir pie, kuri Skaidrīti izgāja ārā, jo Skaidrīti ir mana arī audzēkne Latvijas kultūras koledžā, kur arī tātad par lektoru esmu un programmas vadītāju ļoti ilgu laiku strādājis. Tā kā tās tiesības man tā kā būtu stāvēt jums priekšā. Nu, lūk, vārds man ir Aivita Heniņa, esmu vispār no Lielvārdas. Un tas centrs ar laikam dod iespēju braukāt gan uz Kurzemi, gan uz Latgali un tā. Par ko mēs šodien runāsim? Pirms es nedaudz ar jums gribu iepazīties. Man prezentācija ir sadalīta divās daļās, pilnīgi divas atsevišķas prezentācijas. Un es ilgi domāju, ko sākt, un ziniet, laikam mēs sāksim ar praktiskām lietām, jo pieredze rāda, lai cik jūs varbūt mīlētu un cienītu lektoru, beigās ir autobusi, bērni, mājas un tā tālāk, un gala rezultātā mēs te varbūt ar kādu divatā paliksim parunāties. Ja? Tā ir viena lieta. Līdz ar to mēs sāksim vairāk ar tām praktiskām lietām. Kaut gan loģiskāk būtu, ka mēs sāktu ar to otru, to turismu produktu. Tad, bet es ļoti ceru, Oksana, kad būs tā, ka es jums atstāšu abas prezentācijas. Un vai nu jūs viņu ieliekat, tad attiecīgi kādas jums ir tās iespējas, vai izprintēt, atdot, nosūtīt uz e-pastu, vai vienalga kā, jo kā jau jebkuram lektoram nedodiet ēst, ļaujiet parunāt, un viņš visu grib izstāstīt, jo viss taču ir jāzina uzreiz jums. Un man būs daudz tādas lietiņas, kuras es akcentēšu, bet ja jums būs laiks vakarā pirms gulētiešanas, kā labs miegzāles, tad jūs noteikti apskatāties, jo man teorija patīk. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka
man neviens nepierādīs. Un ne tikai par turismu, bet arī par daudzām citām lietām, kad visa prakse balstās teorijā. Un ja jūs zinat šīs teorētiskās lietas, jums absolūti loģiski, ja ir praktiskais jau apakšā, jūs ļoti labi zinat un varat paredzēt, kas tālāk notiks. Tāpēc es teicu, es akcentēšu dažas šīs lietiņas, bet es tā kā skriešu pāri, jo to, ko es esmu jums salikusi, 2 dienās nepietiks laika, lai pateiktu. Nu tā, tas ir tā kā par mani. Vai es pavisam īsi drīkstu zināt, jūs, es tātad sapratu, esat no Rāznas dabas parka? Jā, Rāznas nacionālā, jā. Un kas man drīzāk interesē uzņēmēji, varbūt pat vārdus nevarat teikt, es tāpat aizmirsīšu, piedodiet, jā, bet mājas un ko jūs pārstāvat, kas ir tā jūsu, joma, ar ko jūs darbojaties, teiksim, vai tā ir naktsmītne, vai tā ir ēdināšana, vai apskats objekts kā skaidrītei, vai vēl kaut kas ir tas, kas ir jūsējies? Kungiem priekšroka viņiem drosmīgāk. Naktsmītne. Naktsmītne. Jā, pirtiņa. Cik sen? Kaldu? Cik sen darbojaties jau? Šitais pirmais gadiņš. Oi, Džierīgi, to jūs maziņi vēl esat, jā? Labi, paldies. Tas ir ļoti skromts, viņam ir ļoti liela muiža ar daudzām naktīm. Par šito mēs runāsim. Jums tagad, ziniet, kas jums bija jādara? Stunda numur 1. Jums bija jāsaka, man ir tādas naktsmītnes. Un, ziniet, es darbojos 1. gadu, man viss ir jauns. Un es stāvētu un žokas atkāries. Tā, tur es neesmu bijusi. Tur man jābrauc. Un viņš saka, man viss tik maziņš, man nekā nav. Lūdzu, jums ir jālielās, jums ir jākliedz par to, kas jums ir. It īpaši, ja tas vēl ir labs un kvalitatīvs. Aizmirstiet šo latvisko pieticību. Aizmirstiet, ja? Lūdzu. Man ir telšu vieta, smukā vietā pie ezera. Saules krasti saucas. Pagaidām. Tikai telšu vieta var izbaudīt dūmu pirti. Tikai mazliet tālāk tā ir no ezera veca. Kāpēc man pie jums ir jābrauc? Tāpēc, ka ir ļoti saules rietas jums. Un arī plašs ezera krasts, kur ir tāds plašums, nav tādu nekrūmu neko. Ir nojumīti, jā, pagaidām. Saulrietis atslēgas vārds, paldies. Puiši runātāji, lūdzu, kurš no jums pirmais? Man vēl nav nekā, es tikai Tas ir labi, tas jau ir puse no izdošanās. Studēju uzņēmējdarbību, domāju, ar ko sāk darboties, tāpēc es man paprasīju. Tad jums tā otrā prezentācija būs tāda būtiska, jā? Bet resursi ir vieta, nauda, cilvēki. Viss būs. Tas ir labi. Skaidrs, labi. Jums? Droši, var крieviski, es visu saprotu. Вопрос. Я хотела познакомиться с вами, кто вы, каждый из вас, что вы представляете, или у вас есть какой-то уже объект, ночлег? Объект только строим еще, да, поэтому еще для отдыха, да, для туристов вот, создается пока. Ночлег или что-то еще больше? Банька там, не пока знаю. Баньки нет, вот пока гостевой домик, беседка, пирс, водоем, да, ну, в общем, вот так. Jautājums abiem. Jūs saprotat krieviski, ne? Почему вы начинаете именно туризмом? Нам же можно было, я не знаю, хокобстраду, обработка. Тоже бизнес. Но Почему именно бизнес? Бизнес у меня есть, это просто, так сказать, как хобби, да, поэтому. Родственники ехали, красивое место, всем понравилось, надо что-то сделать, да? Примерно так. Нет, я сам это самые красивые места могу определить. Nu, jasno. Un jums tad kāpēc? Kāpēc tieši turismu vai vēl domāt? Es tikai tā vēl tagad interesējas. Es esmu galvenieks ar galvniecību nodarbojos. Labi. Es pārstāvu viesumā brīvdienu māju Zemdievu 6 koksvietām, ezera krastā pirtiņā, iespēja ar laivu izbraukt, tādu pavaudīt Latgales dabu pakalus, un arī mums ir lopiņi, tad ir iespēja arī, bērniem ļoti interesē aiziet pie lopiņiem, būt ar tiem kopā, logot, ceņot. Man patika šī frāze, bērniem interesē lopiņi. Absolūti no pieredzes, vēl savā laikā turismā strādājot Ogrē, viena viesumāja, kas ļoti sen jau sāka darboties,
viņi atnāk pie manis un saka, ko lai es daru, jo, protams, uzņēmējs ar konsultējumu. Un es saku, kas tad par problēmu, jo zinu, ka viņam viss ir kārtībā. Es gribēju likvidēt govi. Es saku, un? Nu, nevaru, neļauj. Kas neļauj? Klienti neļauj. Jo viņu specializējās uz Rīgas klientiem, tātad rīznieki, jo tie, kas bija Meņģelē, un viņi brauc dzīvotu pa nedēļām. Un tad ir tā, ka tie Rīgas mazie bērni, kuri zina, kad pienu var atrast Rimī veikalā, jā, ne jau no Gulsiņš nāk, viņi dzīvotu no rīt līdz vakaram tajā kūtī. Un tiem vecākiem bez principa problēma nav, jo bērni dzīvo tikai pa kūti, un līdz ar to, jā, par to ir jādomā. Protams, tas ir darbs un visas blakus parādības un sienas un tā tālāk, bet, nu, varbūt, ka tas ir tā vērts. Labi, tas tāds neliels ieskats gan jūsos, gan manī. Bet tā tad... Es atvainu. Ai, es sapratu, ka jūs kopā piedodiet, lūdzu. Es teicu, ka mēs kooperēsimies, tas ir labi, tas ir labi. Māja Keiša, Dagdas ezera krastā, 2 kilometri no Dagdas pilsētas. Skaista vieta ezera krastā, darbosimies jau 2. sezonu. Tātad bija labi pirmajā. Pie mums brauc pagājušajā sezonā daudz jūrmalnieku bija, bērni, ģimenes ar bērniem. Ļoti brīnišķīgs vakarā skats uz Dagdas pilsētu, īpaši izgaismoto Dagdas baznīcu, man pašai ļoti patīk, un tāpēc arī skaisti. Skaisti. Cilvēki var izbaudīt klusumu, mieru. Kas ir vēl jūsu klients bez Jūrmalas? Kopumā ņemot. Vietējais? Latgale? Pārsvarā Rīgas pusi. Vai arī brauc tie, kuriem saknes ir Latgalē. Viņi brauc apciemot senču kapus saplūk. Labi. Skaidrīt, tev visu zinu vai nezinu, vai tev arī jāstāst par tevi? Es nezinu. Nu tad pāris vārdus arī par Skaidrīti. Jā, muzeja vadītāja. Laikam vienīgais, nevienīgais ar meitenēm no Rāznes valsts darbinieks, jā, valsts sektora, bet pašvaldības muzeja apmeklē visādi turisti, un ir laikam jauki tas, ka uz muzeju brauc no visiem viesu namiem, kas šeit apkārt, viņi paliek tur un pa laikam atbrauc uz muzeju, un tad viņi stāsta. Es vienmēr prasu, kur jūs esiet apmetušies, mēs bijām tur, un tad arī var zināt, kurš kur ir bijis. Tev arī jāveido kaut kāds apkopojums, un tad jāsaka, ko tad katrs ir teicis par to, vai ne? Jo to jau jūs droši vien to zelta likumu visi ļoti labi ziniet. Ja man patīk, es pateikšu 3, ja nepatīk, cik? 10, jā. 10, 7, principā, vai vairāk pat, jā?